No pirmdienas līdz piektdienai 24 stundas dienā. Ar šādu jaunu grafiku no 19. septembra sāk strādāt Ķeguma novada Birzgalas pagasta bērnu dārzs Birsteliņa. Pēc 10 gadu pārtraukuma atjaunota diennakts grupiņa, kurā audzinātāju uzraudzībā jaunākie birzgalieši varēs dzīvot vairākas dienas. Bailes nedaudz, baidamies, jo bērni tomēr ir pieraduši vakaros, ka mammas viņus paņem projām. Noteikti arī gaidīs viņi tās mammas šodien, bet mēs pacentīsimies to. Kāds jums iekšēji šodien nojauta? Tāds uztraukums, kā jau pirmā diena, kā tiem bērniem veiksies, kad sapratīs, ka viņiem jāpaliek šeit, ka tomēr mammīte nenāks pakaļ, bet es ceru, ka būs viss kārtībā. Mums ir tas režīms, ka bērni var palikt gan nedēļu, gan arī, ja vecāks ir maiņu darbā, ja, tad viņi atstājas tām dienām, ka viņiem ir, piemēram, pirmdien, otrdien atstāja to bērniņu. Tad viņi ņem mājās viņu. Tātad mums tas tāds kontingents mainīsies, nebūs tādi, kas... būs arī bērni, kur tiešām uz nedēļu, mums tādi 9 bērni vispār ir. Diennakts grupiņu izmantos ne tikai vecāki, kas strādā ārpus Birzgalas. Pagasta pārvaldes pārstāvji atzīst, ka grupiņā nepieciešamības gadījumā tiks ievietoti bērni no sociālā dienas redzeslokā nonākušām ģimenēm. Daudzās ģimenēs ļoti nelabvēlīga, un šeit, būdami veselu nedēļu, var redzēt, kā šie bērni atkopjās. Tas it kā nav popularizējams jautājums un tā skaļi stāstāms, bet tiešām var just un saprast, kā tie bērni pa visu nedēļu atkopjās. Viņi kļūst pilnīgi savādāki un citādāki. Praktiski tādi bērni vairāk nāks, kuri vecākiem nav viņus kur likt. Ja? Viņi tā vienreiz pie viena paliek. Es domāju, ka šeit ir stabilāk tomēr. Vecāks var mierīgāk dzīvot. Ja? Tev vienreiz uz vienām mājām, otrais bērns jau sāk pierast, viņam sāk palikt vienalga, kur palikt. Bet, kad šeit būs, es domāju, ka tas būs daudz labāk. Lai gan jaunais pakalpojums radīs papildus izdevumus novada budžetam, ilgtermiņā pašvaldība būs ieguvēja. Tas piesaistīs bērnus un ģimenes no plašākas apkārtnes, kas visticamāk turpinās mācības vietējā pamatskolā. Nepieciešamības gadījumā Birsteliņā naktis pārlaidīs arī vietējās pamatskolas skolēni, kuriem ikdienu uz mājām nākas mērot nevienu kilometru. Pamatā it kā apzinātie klienti šai grupiņai, tad viņi pamatā ir Birzgalē, bet ja reiz tas ir, teiksim, uz ilgāku laiku, ja, tad, principā, varētu būt jautājums arī no Ķeguma vai pat, teiksim, no Rembatas, ja vecāki, kuriem ir tāda problēma, kā tur kaut kāds mājiņu darbs, sarežģīts grafiks, ja, viņi varētu izmantot šo grupiņu. Katram piebraukt nevar, un arī tiem bērniņiem tāpat tie 3-4 kilometri ir vēl jāiet kājām. Un, protams, ir rudens Lietavas sākas vai ziemā augstums, tas ir gan apgrūtinoši, gan arī riskanti, jo, teiksim, augstumā kaut kādā sniega vētrā vai kaut kad laist bērnu ir, risks tomēr. Par jaunās grupiņas izmantošanu vecākiem papildus jāsadz tikai maksa par vakariņām – 35 centīmi dienā. Bērndārza vadība reiķinās ar vietējās pašvaldības atbalstu un cer uz labvēļiem. Grupiņai nepieciešams kosmētiskais remonts. Tomēr arī līdz šim paveiktais nav maz. Telpas un kolektīvs sagatavots nepilna mēneša laikā. Ko nozīmē viegli un ko nozīmē grūti? Ja tu dari to, kas tev patīk un kas ir vajadzīgs, ja, tad tas ir vienkārši viegli. Šogad aprit 22 gadi, kopš par birzgaliešu jaunākās paaudzes daudzpusīgu attīstību rūpēs Birsteliņa. Šobrīd bērndārzā mācās 63 audzēkņi, no kuriem 9 nākamajā gadā sāks mācības 1. klasē. Dats Tribotska, Zanda Tereško, Ogres televīzija.